Sākam. Nu, šī ir mēģinājuma telpa, kur arī radās Revolviks albums. Šajā zemes līmeņa logā. Šī loga bija mūsu mēģinājuma telpa, tur galā bija bungas, bija tāfeli, kur tika rakstīts formas un viss no tā izrietošais. Un šeit savukārt bija palīga telpa. Daudz ko var teikt par šo telpu, varbūt kā tur skanēja vai vēl kādi, bet, ja nebūtu šīs telpas, es nezinu, vai mēs būtu to albumu sarakstījuši tieši tādu, kāds viņš ir, jo visa tā būtība kaut kā iemiesojās mūsos ļoti labi, un arī tie agro sestdienas rītu mēģinājumi un tikšanās reizes šajā pagalmā, baudot kādus attiecīgus tabaks izstrādājumus un vēl kaut ko pārunājot visu to, kā tas izskatās, tas radīja to reāli, kāda ir albuma atspoguļot arī. Šī telpa arī izceļas ar to, ka mēs šeit pat gatavojāmies pirmajam tādam, apjomīgajam Revolviks koncertam, kas bija festivāls Fāze 2024. gadā. Fantastiski, tas bija tāds jau lielapjoma pasākums, kur skanēja mūsu oriģināla mūzika, mūsu tajā krāšņākajā izpausmē. Diezgan nopietna gatavošanās, tie bija neskaitām, manuprāt, mēģinājumi, kam bija konkrēts plāns sagatavoties vislabākajā stāvoklī, kādā mēs varam būt, un atrādīt ar baudu to, kas ir iznācis mums albuma kontekstā. Un aizvadījām koncertu uz festivāla Fāzes lielās skatuves. Gan unikāla pieredze, tā bija pirmo reizi tādā pilnā apjomā spēlēt to visu. Bet vēl droši vien zīmīgi, ka tieši mūsu otrais izlaistais singls tāpa tieši šeit. Singls par nosaukumu Pašcieņa. Arī sarakstījām mēs viņu būtībā pilnīgi naturāli. Bijām atnākuši uz mēģinājumu. Arī vai tik negatavojoties tajā pašai fāzei. Un kaut kā mēs noslēgumā izdomājām, ka ir jāpastrādā varbūt pie kaut kāda konkrēta aizmeķņa, kas bija radies mums vienkārši burtiski džemojot. Un tā arī pieķērāmies tam īsajam gabaliņam. Lienai nāca prātā brīnišķīgs lirikas vai lirikas sākums, kur ir tava pašcieņa. Un tad mēs visi kaut kā noķērām to vienu sajūtu, kas mūzikā ļoti labi ietērpās un iznāca īstenībā tik labi, ka tas drīz vien arī tapa ierakstīts Jelgavā un tika prezentēts ļaudīm kā mūsu otrais singls Revolviks dziesma Pašcieņa. Kā ļoti zīmīgi šī telpa ir bijusi un noteikti tas iegūms, ko mēs esam starp šiem betona elementiem saktajā telpā guvuši, tas ir neatsverams tieši albuma kontekstā un neatsverams droši vien arī Revolviks kā grupas tajā vēl ne ļoti garajā, bet tomēr vēsturītē. Tā kā šeit mēs esam.